Jāņi ir svētki, kuros parasti dodamies meklēt papardes ziedu un līksmojam līdz pašai rītausmai. Un katru gadu nākamajā dienā uzzinām, cik daudzi atkal ir izaicinājuši likteni, sēžoties pie stūres reibumā. Bet šie stāsti taču vienmēr ir par kādu citu, nevis mums. Tādēļ šīs kampaņas mērķis ir sniegt reālu pieredzi, liekot uz savas ādas izjust visas tās šausmas, kam pakļauj sevi, savus līdzbraucējus un citus satiksmes dalībniekus, sēžoties pie stūres dzērumā. Kampaņas ideja ir parādīt, kā pietiek ar vienu glāzi, lai no vadītāja pārvērstos par izvadītāju. Ejot pa ielu, tu pamani automašīnas vraku. Ieskatoties tuvāk, ieraugi ciparus, gluži kā nozieguma vietā. Piezvanot uz norādīto bezmaksas tālruni, audiogids tev izstāsta, ko tu darīji vai nedarīji brīdī, kad notika avārija. Līdzīgi rīkojāmies arī radio, kurā reklāmas veidojām kā stāstījumu otrajā personā par to, kas ar tevi notiek sēžoties pie stūres un vadot dažādus transporta līdzekļus reibumā. Kampaņas mērķa auditorija, piedzīvojumu meklētāji un pie televizora sēdošie liecināja par to, ka komunikācijā nepieciešams arī spēles elements. Tāpēc mūsu digitālais risinājums ir veidots no pirmās personas skatu punkta, izmantojot 360 grādu videokameru. Interneta vietne otriespēja.lv joprojām ļauj aplūkot ikvienu šausminošo avārijas detaļu, radot nebijušu klātbūtnes sajūtu. Lai video un mājaslapas saturu padarītu autentisku, kampaņā iesaistījām īstus speciālistus, kuru darbs ikdienā ir saistīts ar ceļu avārijām. Šādi ieguvām papildus mediju interesi un publicitāti. Ar mūsu partnera, apdrošināšanas sabiedrības Ergo palīdzību, kampaņas lapā sniedzām lietotājiem virtuālu otro iespēju atteikties no alkohola glāzes pirms sēšanās pie stūres dzērumā. Savukārt lentikulārās drukas plakāti uz Statoil degvielas uzpildes staciju durvīm atgādināja, kā tikai viena glāze nošķir vadītāju no izvadītāja. Šo pašu ziņu izplatīja arī mūsu cits partneris Alderis, izvietojot brīdinājumu uz alus glāžu palikņiem. Visu beidzot, televīzijas klipā redzams, cik vienkārši notiek neatgriezeniskas lietas un cik bezspēcīgi mēs esam to priekšā. Realitātē atpakaļceļa vairs nav, taču radot šo kampaņu, mēs sniedzam otru iespēju. Nebrauc dzēris!